Studijā jau Armands Stripāns, bet tajā kameras pusē nevar sagaidīt, kad varēs nākt šeit un runāt jau par Vankūveru. No Kanādas viņš ir atgriezies, bet tāds miegains kaut kā izskatās. Vai vēl nav aklimatizējies, vai kā? Jā, bet mēs te runājam par sportiskiem notikumiem, tad varu jau jūs pabrīdināt, ka pavisam drīz jūs redzēsiet, kā mūziķi pret sportistiem sacenšas kartīņu hallē. Jā, jau rītā brauksim, to visu filmēsim, tā kā būs interesanti. Ja nu kāds grib pafanot, varbūt arī grib rītā aizbraukt uz biķerniekiem, uz kartīņu hallu. Un ar plakātiem atbalstīt varu pateikt, ka mēs ar Valteru piedalīsimies. Būs arī Lauris Reniks, Kristīna Zahārova. Jā, Kristīnas vietā gan Kristīna, diemžēl, netiek. Būs Kaspars Zlidnis. Bet, nu, mēs labi, par rītdienu mēs runāsim varbūt piekdien, bet šodien par šodienu un par vēl vienu sporta pasākumu, kad gan norisināsies, nu, tā vasaras tajā pašā plaukumā, proti 5. jūnijā. Jā, un tāpēc Elīna un Eriks ir ciemos pie mums šodien atnākuši, un lai tā ikdiena interesantāka būtu, ir nolēmts, ka arī šogad būs Zelta Keda 2010, vai ne? Tieši tā. Kas vispār ir Zelta Keda? Un kur viņi ir? Zelta Keda būs noteikti Meža parkā. Līdzi viņa gan nav, bet noteikti būs Meža parkā. Labi, bet turam tu pie vārdas. pats skriešanas sacensības, bet ne tikai. Okay. Tātad nosaukums izsaka pasākumu būtību Zelta Keda. Jāskrien kedās? Nē. Tas nav galvenais. Tas būs labi, bet nav galvenais. Tātad mēs atceramies, kad agrāk senatnē, ja tagadējie sportisti, ko mēs saucam par veterāniem, viņi sportoja kedās. Tātad iemiesojās šis te sportiskais, vai ne? Un keda mūsdienās ir stila elements, tāpēc mēs esam savienojuši skriešanu ar stilu. Mēs aicinām ne tikai skriet, bet skriet un darīt to forši. Tieši tāpēc 2. gadu jau ir Zelta Keda. Un šogad mēs esam izdomājuši tādu lietu, ka dalībnieks pats pilnībā veido saturu. Proti, ir viens skrējiens un 3 apļi. Gribi skrien 5 kilometrus, gribi 10, gribi 15. Tātad viens aplis 5 kilometri. Viens aplis 5 kilometri. Un tas ir tiešām maz, ņemot vērā, kad būs arī pitstopi. Mēs vēl nezinām cik, bet es pieļauju kādi 2, varbūt 3. Varbūt 3, tieši tā. Tātad, ja 5 kilometri ir noskrieti un pitstopos ir uzņemta enerģija un varēs iesaistīties arī dažādās aktivitātēs, tātad var arī atvilkt telpu un skriet tālāk. Un var izdomāt arī 10 kilometrus. Un ja pa to laiku ir vēl gribās vēl, tad var arī tos 15 noskriet. Bet tad pitstopā būs obligāti jāiegriežās, vai? Nē. Ja gribēs. Tas ir vēl. Tātad par balvu cīnās tie, kas pitstopos neiegriežās. Nē, ir tā, ka katrā šajā te distancē jau būs uzvarētāji 5, 10, 15, bet konkurents nezinās, ko tu skrieni. Nu jā. Ja nofinēšies 5, tad vērtēs 5. Ja līderis aizskrien 10, tad 5 viņš jau neskatās. Jo šeit jau tas parādās. Tā ir Zelta Keda, ir sinerģija starp profesionālu sportistu un stilu. Tātad var uzstādīt, protams, arī ļoti labus rezultātus, bet var arī aiziet draugu kompānijā, kolektīvā, var aiziet paskriet, mazliet iegriezties pitstopā, patusēties un skriet tālāk. Tāpatās kaut kādi konkursi, kaut kādas atraktivitātes pa vidu. Pagājuši gadu bija daudz. Mums mājaslapā līdz Zelta Kedai būs konkursi arī uz vietas. Mums pagājuši gadu, teiksim, bija stilīgāko dalībnieku parāde, kur bija mums no 80. Mums bija dažādi zaķi, cietumnieki un policisti. Un viss tiešām ir ļoti forši. Kas ir vēl svarīgi, tad dalībnieks var arī faktiski noteikt, cik ilgā laikā viņš to noskries. Mēs esam noteikuši, ka vajadzētu 2 stundās finišēt. Es pateikšu priekšā, ja tā tikai skrien 5, tad ir normāli kādā pusstundiņā. Bet nozīmē, ka ir pusotru stundu, ko var pa ceļam atpūsties, vai ne? Tādā staigāšanā, cik es atceros, bija kaut kāds tas ātrums 5 ar kaut ko. Tāda aktīva pastaiga. Tātad stundā var noiet. Pitstopā var stundu pavadīt. Nu jā, bet šodien sāksies jau pieteikšanās, vai ne? Tieši tā. Un cik tad ir jau pieteikušies? Pirms izbraukšanas bija pāri 150. Tas ir nepilnos 10 dienās, un cilvēki tiešām piesakās. Ir individuālie dalībnieki, ja tieši? Jā. Vai jau tur jānorāda ir, kā jūs jau zinat, vai tie ir profesionāli sportisti vai tādi? Tur gan ir norādītas grupas. Kur tu vēlaties? Jā, komandas.
Bet tur jau ir tā, tur ir arī Čaks Norris pieteicies. Čaks jau vienmēr, kur kaut kas tāds notiek, tur ir čaradrēs. Tā kā tā, un Čaks Norris nevar vēl īsti saprast, vai tas profesionālais sportists vai jau veterāns varbūt. Vai jums vajadzēja atsevišķi uztaisīt veterāniem? Jācer, ka Znaraks tajā brīdī būs Krievijā. Viņa ar Čaku tur kopā nesatiksies. Jā, bet tātad pieteikšanās ir līdz kuram datumam? Ir tā, ka ir pa periodiem ir sadalīta. Pašlaik ir ar zemāko dalības maksu noteikts līdz 14. Un pēc tam ir pa periodiem sadalīts. Protams, jo ātrāk piesakās, jo lētāk. Un arī tieši sacensību dienā varēs pieteikties, bet tas jau būs dārgāk. Un to visu mēs skatāmies, kur? www.zeltakida.lv. Super. Nu, klausies, izskatās, ka ir jāsāk tā pamatīgāk nodarboties ar sporta veidiem dažādiem un vingrināties. Jāizdomā, kā labāk pavadīt laiku pitstopā. Jā, un arī apģērbs jāsāk jau tā kā domāt par savu tēlu, vai ne? Tieši tā, tas taču arī ir svarīgi. Nu, vai jums veicās tas sagatavošanās posms? Jā, un sekojam līdz zeltakeda.lv. Šobrīd līdz 14. martam piesakamies pirmajā kārtā, un tad jau tālāk sekojam līdz visam tam. Paldies jums, tās pagaidām. Paldies jums.